Labdien! Šodien gribētu jūs iepazīstināt ar to, ko izdevniecība Lielvārds piedāvā matemātikas mācīšanai 1. klasē. Konkrēti iet runa par komplektu izdevumu, kuram ir vairākas sastāvdaļas. Tās ir 2 mācību grāmatas, gan drukātā formātā, gan digitālā formātā. Tātad interaktīvais disks, jeb interaktīvās darba lapas, ar ko mēs pamatā šodien iepazīsimies, kā arī, protams, ļoti labs atbalsta materiāls skolotājiem, kas ir skolotāja grāmata un darba lapas, ko skolēni var pildīt stundās vai arī atbilstoši mājās. Interaktīvās darba lapas, protams, pamatojas uz mācību grāmatas tēmām, un tātad neliels ieskats tajās tēmās, kas ir mācību grāmatā, lai arī saprastu, tad pēc tam kādā veidā arī veidojas interaktīvās darba lapas, kādi temati arī tur ir iekļauti. Principā visa matemātika balstās uz tādiem 3 vaļiem. Tas ir modelis, tas ir skaitlis, tātad simboliskais apzīmējums un vārdiskais apzīmējums. Sākumskolas matemātikā sākam principā mācīties ar rokām. Tātad mēs izmantojam modeļus, mēs skaitām kaut ko, pārbīdām, saliekam kopā, noņemam nost, un tātad ir šis teiksim tāds moto, vēroju un skaitu, kur tātad nāk izpratne par skaitli, par tā uzbūvi, par to, no kā tas sastāv. Protams, mēs iepazīstam skaitļus, tātad šo simbolisko pierakstu, modeļus izmantojam, lai noskaidrotu tātad, no kā tas skaitlis sastāv. Un jau ņemam palīgā sadzīviskās lietas, kur šī matemātika, sadzīviskā matemātika parādās, lai varētu kaut ko noteikt, aprēķināt, atrast, kādam iedot vairāk vai mazāk, paņemt no kāda. Tātad darbību modelēšana gan ar šiem te modelīšiem un, protams, simboliskais jeb skaitliskais pieraksts. Vispateicīgākie modeļi sākumskolas matemātikā ir tieši naudas modeļi, jo tāda interesanta lieta, kad skolēns ātrāk pasaka, cik ir 2 eiro plus 2 eiro, nekā, piemēram, 2 plus 2. Tad viņam ir drusciņi jāpadomā. Līdz ar to naudas modeļi ir vispateicīgākie, lai var būt vēl vairāk attīstītu tieši tās prasmes matemātiskajos aprēķinos, un naudas modelīši ir daudz, kur izmantota gan drukātajā materiālā, gan, protams, šī digitālajā darba lapās, kur mēs naudiņu, kā modelīti bīdam uz priekšu atpakaļ, pieskaitam, atņemam, veidojam kaut kādu šīs te monētu vai banknošu grupas. Skatos sev apkārt un mācos. Tas laikam atkal vēl viena tāda lietiņa, kas ir pamatā matemātikas izpratnē, tieši izpratnē, kad redzam un izmantojam to visu, ko varam redzēt ar aci, vai arī principā ļoti daudz, ko matemātikā izmanto no personiskās dzīves pieredzes. Ja, tātad, kā mēs to pasauli uztveram, vienkārši mēs viņu aprakstām, izmantojot skaitļus, vai arī tos pašus naudas modelīšus, vai arī dažādas figūras, kā piemēram, šeit mēs varētu pie dotā parauga arī paņemt par piemēru. Praktiskā darbošanās. Ja jau ir modeļi, tad ir praktiski ar viņiem jādarbojas. Daudz uzdevumu tieši matemātiskās patības izveidošanai ir šie te praktiskie uzdevumi. Tie ir gan grāmatā, tātad teiksim, kā nekustīgās bildītes un atbilstoši interaktīvajās darba lapās. Šis te process tiek atdzīvināts un tātad parādīts, kā pakāpeniski mēs nonākam pie kāda no rezultātiem. Mācamies izmantot zināmo. Tas būtu nākamais punkts, pie kam būtu jāpievērš uzmanība, jo arī, ja mēs māju būvējam, mēs būvējam tātad uz pamatiem kaut ko jaunu, tātad uz jau zināmām lietām. Līdz ar to, ja es, piemēram, zinu, kā saskaita atņem skaitļus 1. desmitā, ne ar ko tas neatšķirās, ja pēc tam mēs vienkārši pieliekam pie 1 desmitus klāt, process jau ir tas pats. Ja, tātad tikai vienkārši mēs apaudzējam šo te māju ar vairākiem stāviem, ar balkoniem, ar vairākiem skursteņiem, bet principā tātad kā tā mājiņa bija, tāda viņa arī paliek. Modelīts, kas ir izmantots gan mācību grāmatā, gan ar ļoti daudz interaktīvajās darba lapās, tas ir 100 kvadrāts, kurš parādās tajā brīdī, kad skolēns tiek iepazīstināts ar skaitļiem no virs 20, tātad līdz 100. Tas ir 1. klases 2. pusgads jau, kad bērniem tiek piedāvāts darbības 1. 100 robežās rēķināt. Un šis 100 kvadrāts ir gan
domāts, lai izstāstītu, pamatotu, parādītu, kā notiek vispār šī te matemātiskās darbības veidošanās princips, gan uzdevumos, kur tātad uzskatāmi mēs darbībās tātad šo vizualizējam darbības, un jau bērns līdz ar to spēja varbūt, teiksim, priekš sevis izveidot jau šo mācīšanās sistēmu un saprast, kur tad ir tas rezultāts un kāpēc viņš tieši tur ir un ne savādāk. Nu, un, protams, jau kaut kādiem pieliekot spēles elementus šī 100 kvadrātā, kur skaitlīši ir noslēptais kaut kādiem objektiem, jau bez, teiksim, šīs sausās aritmētikas jau parādās brīdis, kad mēs varam jau nedaudz tā varētu teikt vieglāk tam visam pieiet, vai sanāks vai nesanāks, un kādi objekti tad visu šo aritmētiku veido. Katrs no lielajiem blokiem beidz ar tādu sadaļu, kā es māku. Principā tā ir paškontrola, kad skolēns pats patstāvīgi vai skolotāja vadībā var tātad nokontrolēt, ko viņš ir iemācījies, ko viņš zina, varbūt kam būtu vēl jāpievērš vairāk uzmanība. Ja grāmatā tas ir tātad doti jau kā uzdevumi, kā uzdevuma bloki, tad interaktīvais darba lapās šos šāda veida uzdevumus mēs varam risināt, izmantojot Active Expression balsošanas pultis. Un vēl tātad viena no sastāvdaļām komplektu uzdevumam, tās ir darba lapas, jā, tātad kā jau minēju, tātad tas ir drukāts materiāls, kur skolēns tātad praktiski raksta iekšā, vai zīmē, vai raksta, vai rēķinā, nu, protams, tas ir atbilstoši pēc uzdevuma. Un tagad nedaudz sīkāk pievērsīsimies tieši interaktīvajām darba lapām un aplūkosim biežāk izmantotās interaktīvās metodes šo te matemātikas uzdevumu pildīšanā. Katrs no tematiem, no 34 grāmatas tematiem, tātad 2 mācību grāmatas 1. klases mācību gadā tiek piedāvāts izmantot, sastāv no 4 daļām, varētu teikt tā. Viens atvērums, viens fails, viena daļa, kurā ir aplūkoti visi mācību grāmatas uzdevumi. Tātad interaktīvās darba lapas matemātikai veidotas tā, ka ir atrodami pilnīgi visi uzdevumi, kas ir mācību grāmatā. Un vēl var pieminēt to, ka visiem uzdevumiem, kas ir mācību grāmatā, interaktīvajās darba lapās ir piedāvātas atbildes. Tātad, ja grāmatā tas nav, tad interaktīvajās darba lapās katram uzdevumam ir atbildes. Un tās ir izmantojams. Tātad, pēc kārtas. Vizuālais materiāls ir ļoti bagāts 1. klases mācību grāmatā, un viņš ir veidots tā, lai varētu attīstīt šo te, teiksim, dzīves pieredzi, jā, viņu papildināt ar matemātiskajām šīm te matemātisko patību. Piemēram, ilustrācijas, kurās ir ģeometriskie ķermeņi, kurās tātad ir lietas, kuras jāsaskaita, kur kaut kas brauc prom, lido klāt un tam līdzīgi. Tātad ilustratīvais materiāls mums palīdz mācīties matemātiku, principā, teiksim tā, ieraudzīt to matemātiku un izmantot. Ir tāda vienība kā mobīlie telefoniņi, kas ir atgādnes. Kas ir atgādnes? 3 krāsas tā saucamie telefoniņi, kad kaut ko varbūt ir jāiegaumē, tas ir zaļš. Dzeltens ir atceries, tātad to, ko tu kaut kad mācījies, bet varbūt tev viņu dotajā brīdī vajag. Un tad vēl ir lilā telefoniņš, kur ir lietas, kas izmantojamas dotā uzdevuma risināšanā. Uzdevumi veidoti tā, kā minēju jau, kad pie katra uzdevuma vai pie piemēra ir atbilde. Un, ja atbilde ir pie katra piemēra, tad ir pūcītes, tad pūcīte norāda, kad ir atbilde, slēpjas atbilde. Mēs atveram uzdevumu pakāpeniski, tātad nav tā uzreiz piedāvās. Protams, ir uzdevumi, kur tātad šāda iespēja arī nav nepieciešama, kad viss uzdevums uzreiz ir redzams, bet principā katrs uzdevums, vai nu tie ir atsevišķi piemēri, vai viņš pakāpeniski tiek risināts, atsedzas pēc skolotāja vai skolēna vajadzības. Vai tas ir pa atsevišķiem jautājumiem, var atsekt visus jautājumus uzreiz un tad viņus savstarpēji pētīt, salīdzināt vai arī risināt. Un kā minēja pūcīte, tas tā ir atbilde uz to jautājumu, pie kura ir šī pūcīte pielikta. Un visas lietiņas, kas interaktīvajās darba lapās ir redzamas, viņas ir aktīvas. Tas nozīmē, viņas var
pārbīdīt, uz viņām uzklikšķinot kaut kas parādās, ja, vai arī pazūd. Principā uzdevumi veidoti tā, lai izmantotu tajā brīdī tikai to, ko vajag. Ja, tātad, lai nekas liekas netraucētu atbildēt uz konkrētu jautājumu. Ja man kādu no jautājumiem nevajag, es, protams, viņu varu aizsekt, un tātad nav šī sadalītā uzmanība. Tad mēs strādājam ar konkrētām lietām. Daudz ļoti ir izveidoti paraugi pie šiem uzdevumiem, lai skolēns pats, tātad caur principā jau tas tāds jau sagatavs posmas pētniecībai, kad pētot jau gatavus piemērus, viņš zina, ko viņam vajag. Lai apskatītu, ko darīt, tātad mēs aktivizējam šo te parauga podziņu, tātad bumbiņu piktogrammas, kuras tātad, teiksim tā, vizuāli multiplikācijas veidā parāda veicamā uzdevuma darba procesu. Lai nebūtu jāmin, kur kas paslēpjas un kāpēc tieši tātad jāspiež uz vienas podziņas vai uz otras podziņas, tātad kur kas kustās vai aizmūg, tam ir paredzētas piezīmes. Tātad pie katras darba lapas ir piezīmes, tātad jeb apraksts, kā šī darba lapa darbojas. Nevar trāpīt, nezinu. Tātad apraksts veidots, kur norādīs, principā, kur jāspiež, lai kaut kas notiktu. Varētu vienkāršiem vārdiem teikt tā. Un šis te komentārs ir pie katras darba lapas, lai skolotājam nebūtu jādomā. Kaut gan, principā, tās aktivitātes ir tik labas, kad jau ar pāris lapām pastrādājot, tālāk jau, principā, piezīmes vairs nav jālas, jau skolotājs pats jau, teiksim, zina, kura podziņa ko nozīmēs un kas tur notiks, teiksim tā. Nu, piemēram, tātad paraugu paskatījāmies, un tad bērnam līdzīgi ir jāizveido kaut kāds priekšmets, ņemam jau gatavas sagatavas, un tātad veidojam kādu no tātad attēliem, kas vai nu bērnam ienāk prātā šī gadījumā, vai arī skolotājs viņam norāda, ko tur vajag izveidot, vai atbilstoši uzdevumu nosacījumiem. Tātad, piemēram, noteikti zīmuļu skaits tam ir jāpaņem. Tālāk ir piemēri, kur tāfele pasaka principā priekšā, vai ir pareizi izdarīts vai ne. Tātad divu veida šie interaktīvie uzdevumi, kad mēs bērnam ļaujam kļūdīties, tātad vienu no metodēm, un tad vai nu viņš pats meklē kļūdu, vai skolotājs viņam norāda, vai klases biedri to dara, vai arī tātad uzdevumi ir veidoti tā, kad tāfele pasaka priekšā, ir pareizi vai nav pareizi. Nu, jāsalīdzina, piemēram, ir cik lucīši katrā stabiņā, izmantot jau nevienādības zīmes, kas tajā brīdī ir jau, ar kurām jau ir iepazinušies bērni, un ja ir nepareizi, tātad tas objektiņš vienkārši lec atpakaļ. Tātad šāda metodīte ir daudz kur. Un, ja ir pareizi, tad vai nu paliek šis te lieliski objekts tajā vietiņā, kur viņam ir jāpaliek, vai arī atbilstošu skaņu tiek tātad apliecināts, ka darbs ir veikts pareizi. Un atkal var redzēt, ka šeit ir piemēram 5 piemēri, es viņus varu atsekt pakāpeniski, varu atsekt visus uzreiz, un tad jau savstarpēji arī, piemēram, salīdzināt, kur ir kas un kāpēc varbūt tā un ne savādāk. Tad uzdevumi, kuri ir veicami atkarībā no tā, varbūt kāds ir bērna sagatavotības līmenis, tātad strādājot ar kādu konkrētu uzdevumu, vai arī vairākas metodes, kā šo uzdevumu var veikt. Tātad te ir iespēja skolotājiem pašam izvēlēties, bet bieži vien bērni pasaka priekšā tādas risināšanas metodes, ja, ko mēs varbūt uzreiz nevaram iedomāties. Piemēram, mums ir jāsakārto skaitļu stara skaitļi un atbilstošais klucīšu daudzums, kas raksturo katru no šiem skaitļiem. Skaitļi mums ir paslēpti zem grāmatiņām. Mēs varam vilkt pa vienam skaitlītim, tātad jau augstāks izziņas līmenis, un tātad viņu novietot tajā vietā, kur viņam būtu jābūt. Varam izvilkt visus skaitļus, kas ir tātad noslēpušies zem grāmatas atbilstoši, un tad, kad visi skaitļi ir izvilkti kārtot jau pieaugošā secībā, tas jau drusciņ tātad ir zemāks izziņas līmenis, teiksim tā vieglāk. Var klucīšus pirms mēs liekam skaitļus
uz skaitļu as likt jau atbilstoši pretī tai norādē, kur mums skaitlis ir, tātad tas ir vēl cits izziņas līmenis. Tātad uzdevumi daudz ir veidoti tā, lai varētu viņus pielāgot dažādiem šiem te skolēna prasmēm uz to brīdi, kad mēs apgūstam kādu no tematiem. Modeļi. Minēju jau, ka modeļi viens no tiem stūrakmeņiem, uz kā balstās matemātika, kad mēs saskaitītu un atņemtu, un arī citas darbības, pēc tam tālāk nākošais klasēs, mācamies tātad izmantot jau kaut kādas reālas dzīves piemērus. Tā, šeit paraugam ir atņemšana, bija 5 āboli, 3 atdevu māsai, jā, un cik palika, un tātad jau praktiski tātad parādam, kas notiek, kā šī darbība tātad veidojas. Lai bērns spētu tātad sevi kontrolēt, jā, tātad uzdevums ir veidots tā, kad ir iespēja kļūdīties, tātad vai ir pareizi vai nav pareizi, un tad arī ir iespēja veidot dialogu, kurā brīdī tad ir kļūdījies. Ja ir reālās dzīves piemēri, protams, bez šiem reālās dzīves modeļiem mums ir skaitļu slejas, kas jau ir drusciņ tātad abstraktāks matemātikas modelis. Protams, kā jau var redzēt, ir paraugs, kurš atbilstoši darbībai vai nu arī tam, kāds temats tiek aplūkots darba lapā, pakāpeniski, nesteidzoties lēnām parāda, tātad kā šī darbība ne tikai jāveic, bet arī kā notiek domāšanas process, tātad veicot, piemēram, šī gadījumā saskaitīšanu. Un tad mums ir piemērs, mēs viņu pildam, un pie šiem te skaitliskajiem piemēriem piedāvāti 2 varianti. Nu, viens vairāk vai mazās tās klasiskais, kad mēs varam nākt pie tāfeles un tad rakstīt piedāvātajās rūtiņās to, kas tur sanāk, vai to, ko skolēns domā, kas tur sanāk, viens variants, un otrs variants ir tas, kad ir ciparu šis te, teiks, tāds bloks, kur jau darbību var veidot, ja teiksim, vairāk vai mazāk pielietojot šos spēles, jeb rotaļas elementu, un mēs skaitļus nevis rakstām, bet jau atbilstoši izmantot šo te ciparu bloku, jau ievelkam un tad ar viņiem darbojamies. Klasiskās rūtiņas, jo rakstīt ir jāmācās, kaut gan tomēr lielāks akcents jāliek uz to, ka tātad rakstīt prasmes attīstam sēžot solos, bet, lai varētu kontrolēt un tātad runāt ar klasi par notiekošiem procesiem, protams, mums ir izdevīgāk un uzskatāmāk, ka visas šīs darbības arī mēs varam skatīties uz tāfeles. Darām praktiski. Sākumā tātad norādīju, ka ir uzdevumi, kurus risinām praktiski, tātad veidojam izpratni par matemātiku, arī tieši šī te lapa bija ielikta paraugam, kad skolēni mēģina izprast, kad ir pāris, kad ir nepāris, ja, skaitlis, kurš viņš ir un kā pie viņa nonāk. Un tātad, ja grāmatā tā ir viens šis te uzdevums, teiksim, viena statiskā bilde, tad interaktīvā tāfela piedāvā tādu variantu, kad mēs pakāpeniski izpildām šo te darbību, kad skolēni dara uz saviem soliem, jā, un skolotājs vienkārši šo te procesu vada, jā, nu, protams, arī daļai kontrolē. Tātad paņemam lapu, uzrakstām, tad mums ir praktiski zīmuļi, kas palīdz varbūt šo procesu šī brīdī demonstrēt, izmantojot, teiksim, tātad šos te modeļus, un ko mēs ar viņiem darām, sapārojam, teiksim tā, un nosakām, vai paliek kaut kas pāri vai nepaliek. Tātad tas ir tīri praktiskais, bet tāds teorētiski praktiskais mēs apskatāmies un tad darām jau norādīto skolotāju darbu. 6 varbūt nē, 6 bija. Tātad mums vajag pārbaudīt, vai skaitlis 4 pāris ir nepāris. Tātad izvēlās vai nu skolēns vai skolotājs skaitli, un tad no zīmulīšu čupiņas velkam šos te zīmulīšus. Protams, šī brīdī attīstam arī skaitīšanas prasmes, un tā zīmuls man ir 4 zīmuļi, un tad mēģināsim dalīt pa 2. Būs mums tas pāris vai nebūs? Pāris, tātad mums ir 2 rokas, 2 acis, acu pāris, tātad tas uzreiz ir skaidrs, ka mums pa 2 vajag. Tātad 2 mums ir, un otri 2, piemēram, šī situācijā arī
sanāk un nekas nepaliek pāri, līdz ar to skaitlis 4 ir pāra skaitlis, jo neviens no zīmolīšiem nepalika pāri. Ja būtu 5, viens paliktu pāri, tātad tas mums būtu nepārs skaitlis. To pašu bērni praktiski dara, tātad strādājot ar šīm te rociņām, tātad, un uz galda veidot tādas pašas kombinācijas. Protams, tie var būt ne tikai zīmuļi, tas var būt jebkurš skaitāmais materiāls. Naudas modeļi. Nu, naudas modeļi, tātad vienkāršākā matemātika laikam varētu tā teikt, kurus tātad izmantojam risinot uzdevumus, kas ir piedāvāti arī mācību grāmatā. Kā sīkāk var samainīt katru monētu vai banknotu? Nu, šeit jau variantu ir, varētu teikt, katram no piemēriem ir vairāki. Līdz ar to var šo te bērnu prasmes attīstīt, modelēt situāciju vairākos veidos. Nu, piemēram, ja man ir 5 centi, es varu veidot šos te 5 centus, izmantot piedāvotās naudas modeļus dažādos veidos. Tepat var rīkot sava veida konkursus, jā, sadalīt bērnus grupās, tātad jau veidot prasmes strādāt grupās, ka katra no grupām piedāvā kādu no variantiem, varbūt kura grupiņa vēl vairākus variantus var piedāvāt, var arī tikai viens būt. Te atkal ir tā iespēja interaktīvo uzdevumu izmantot dažādos veidos. Tātad kā skolotājs vai skolēns to redz, grib, varbūt vai tajā brīdī viņam sanāk, varētu arī teikt tādā veidā. Tātad naudiņa pateicīgais variants. Tad uzdevumi, kuros it kā ir jāsadala uzmanību uz vairākām lietām. Tātad mums ir vairāki lietu sargi, piemēram, šeit ir ar dažādām cenām, un tikai 2 vajag noteikt šo te kopsummu. Tātad dalītais uzdevums, dalītās uzmanības uzdevums. Ja grāmatā, tātad kā šeit arī piedāvāts visi kopā, jā, tātad, lai mācītos sadalīt uzmanību, drusciņ tomēr mēs piepalīdzam, tā ne tam lietu sargam aizgāja. Par to arī var ar skolēnu parunāt, jā, cik uzmanīgs bija, cik nebija. Tātad, kā jau minēju, šīs uzmanības sadalīšanās. Un mēs piepalīdzam viņam tātad pareizi sadalīt šo uzmanību, kam pievērst, kam nē. Tātad jau ar šīm interaktīvām metodēm, principā vienkāršojot uzdevuma pildīšanas šo te pašu procesu. Tātad varam rūtiņās rakstīt skaitļus, darbības zīmes, vai arī varam izmantot šo ciparu un darbību zīmju. Tātad jau bloku jau parādās plus, mīnus vienāds, jo tātad jau mēs jau tajā brīdī ar šiem skaitļiem un darbības zīmēm esam pazīstami. Praktiskie uzdevumi, kur varam runāt analītiski, skaitīt un tāpat arī rakstīt, neizmantot interaktīvās metodas, bet ja mums vēl tātad ir nepieciešams tieši šis te praktiskais variants vizualizācijai, tātad uzdevumi ir veidoti tā, lai atbilstoši aprakstam, tātad vienkāršāk varētu nonākt pie rezultāta. Tātad priekšmetiskā skaitīšana ir pamatā visam šim te sākuma skolas, sevišķi 1. klases mācību tematu apguves pamatā. Tātad paraugi varbūt atkal uzmanību pievērsīšu paraugiem, kad paraugos ir tātad izmantota krāsu palete, lai skolēnu redzētu, kā tās darbības veidojas. Tātad skolotājs var skaidrot pats, bet var arī tādā interaktīvā veidā tātad apskatīties paraugu un tad jau piemēru, kas ir piedāvāts atbilstoši šīm te krāsu, teiksim, mācībai, mēs arī tad rakstām. Nu, rakstām tas ir viens. Principā mēs mācāmies izprast, kas kādā secībā notiek. Un prūcīte ir šis te atbildes variants un pūcīte bez tā, ka pie katra piemēra viņa var būt arī vienu uz visiem piemēram uzreiz. Tur tātad dažādi varianti, skatoties, cik liela tā atbilde ir. Un atbilde ir vai nu risinājums, piemēram, kā šī piemērā, vai arī tālāk parādīšu, ka ir tikai atbilde, ka tam risinājumam vairs nav jāpievērš uzmanība. Ja ir risinājums, tas nozīmē, ka mēs šāda veida darbības tikko kaut kad esam mācījušies vai mācāmies. Tad arī parādās bez atbildes arī tīri risinājums. Tātad uzdevumi, kur nāk palīgā dabas zinības, ļoti daudz šo te integrēto uzdevumu, tātad, lai būtu interesanti, lai nebūtu tātad tikai tīri skaitļi. Un tāfele šī uzdevumā, piemēram, mums nāk palīgā, ir pēdiņas vai nav pēdiņas tiem dzīvnieciņiem, jā, kuriem tātad šīs te darbības ir pierakstītas klāt.
Mēs rēķinām, mēs pierakstām un pēc tam atbilstoši pārbaudām. Tātad vai vilks mums ies ar šīm atstās sniegā tādas pēdas vai neatstās. Jā, tātad šis uzdevums ir no tiem uzdevumiem, kas mums pasaka priekšā, vai mēs esam pareizi atrisinājuši vai ne. Nu, principā tās pašas slēptā pulcīte, ja, kad darbība ir tādā veidā nokodēta. Aiz skurūstiņa slēpjas vēl arī rīku josla. Var izmantot rīku joslu, kas jau ir tāfelē, uz tāfeles jau redzama, bet arī rīku josla, kur ir tie priekšmeti, kas varbūt tieši attiecās uz tiem uzdevumiem, kas ir interaktīvais darba lapās. Nu, vēro mēri, centimetru tātad gara ir katra no šīm sloksnītēm, tātad varam apskatīties, kā tas notiek paraugā, un kā mēs redzam, ir nepieciešams lineāls. Tad atrodu lineālu rīku joslā, un atbilstoši tātad arī lieku klāt, un tad mēru šīs te joslas un rakstu, ko es iegūstu, cik daudz centimetru. Jā, tātad te ir milimetros, bet mēs varam arī viņu uzrakstīt pilnos centimetros. Un izpildām uzdevumu pēc dotā parauga. Tātad šī gadījumā mums bez dabas zinībām vēl sociālās zinības nāk arī talkā, lai varētu tātad veidot matemātisko izpratni, un te jau iet aprēķini pāri 100. Var, piemēram, kā es tagad darīju, uz minēšanu iet, jā, bet to skolotājs ļoti ātri pamana, kad ir kaut kas tiek minēts vai risināts. Bet, piemēram, ja iepriekšējie paraugi bija tie, kur skaitļi bija, teiksim, pirmā 20. robežās, un bērni jau 6-gadnieku apmācības posmā jau šiem skaitļiem darbojušies, tad tur vairāk vai mazāk liela daļa māk galvā jau rēķināt, tad te jau ir lielāki skaitļi, jau mēs pie 100 esam. Ne visi un ne uzreiz pratīs to aprēķināt galvā. Tāpēc ir vēl viena piktogramma. Parasti viņi atrodas darba lapas augšējā labajā stūrītī, kas norāda to, ka mēs varam izmantot rūtiņu lapu tiem aprēķiniem, kas mums ir nepieciešami, ja mēs to nevaram izdarīt galvā. Tātad uzklikšķi no šīs piktogrammās parādās rūtiņu tīkls, kur tātad mēs tās darbības, kas tikko bija redzamas, pierakstām un izpildām. Tātad te ir šī lapa, darba lapa izmantojot tātad tīri aprēķiniem. Un mājiņa apakšējā pretējā stūrī ir tā, kas vienmēr jūs atgriezīs atpakaļ pie pildāmā uzdevuma. Tātad mēs varam tādā veidā izmantot jau darba lapu drusciņ savādāk. Ja darba lapas apakšējā stūrītī ir redzams papagailīs, tas nozīmē, ka šis uzdevums ir arī veidots tā, kad var izmantot balsošanas pultis, lai tātad novērtētu bērnu zināšanas. Tātad tos piemērus, kas ir redzami uz darba lapas, tātad mēs arī varam apskatīties un, protams, rēķināt, ievadot atbildes, izmantot Active Expression balsošanas pultis. Un tātad līdz ar to, ja jau tas ir tāds augstais pulšu uzdevums, tātad uzreiz tiek darbības apstrādātas, mēs redzam, cik ilgi bērni patērējuši laiku risināšanai, vai viņi to varējuši uzreiz izdarīt, vai viņam tas arī sagādājas grūtības. Tātad jau mēs varam veidot sava veida statistiku. Nu, un tātad, piemēram, atkal viens no uzdevumiem, kur ir naudas modeļi, plus vēl šī te uzmanības sadalīšanas variants, tā, protams, skaitļu atpazīšana, un ņemam banku, izmantojam jau naudiņas priekšmaksājumiem, bet te, piemēram, atkal ir tāda situācija, kad uzreiz varbūt ar tām naudiņām, kas ir samaksāt, nevaram. Mums viņas ir jāsadala sīkāk, atkal citas prasmes. Skolotājiem un skolēniem ir iespējas variēt diezgan daudz. Tātad, ja man ir 10 eiro, bet man nevajag 10 eiros, piemēram, 4. preci nevaru nopirkt par 10 eiro, tātad es šos 10 eiro varu samainīt. Tātad man ir 10 eiro, un es viņus varu samainīt sīkāk, atbilstoši. Tātad tas ir nepareizi. Noliksim viņu atpakaļ. Jā, tātad 8 eiro, tātad mēs varētu veidot viņu, piemēram, šādi. Tātad, vai mēs šīs naudiņas bīdam virsū uz cenas, vai mēs viņas grupējam atsevišķi, atkal ir iespēja variēt dažādos veidos. Nu, naudiņa vispār pateicīga lieta, kad jebkura veida uzdevumu var tātad veidot, lai
varētu darboties un diezgan aktīvi un dažādi darboties. Cik naudiņas ir makā, ja ir gaiša josla apakšā, tātad tur ir papildu jautājums, tātad jautājums, kas arī grāmatā ir atrodams, izpildām un, protams, pārbaudam ar naudas modeļiem par 30 centiem mazāk. Ja dotās naudiņas, protams, kādas viņas ir, tādas ir, viņas nav izkustināmas, bet, lai varētu šo te summu veidot un šķelt sīkāk vai arī tātad atbilstoši uzdevumam ar viņām darboties, ir jāliek viņas atsevišķi, jo citādi es aizmirsīšu, cik man bija sākumā. Tāpēc arī statiskais, jeb dotais, ir nekustināms variants. Un vajag dalu atkal sīkāk, tātad kā jau iepriekš aplūkojam, pēc vajadzības, lai varētu veikt darbības, notiek sadalīšanas process. Grupēšanas uzdevumi, tātad šie ir sadzīviskie, praktiskie uzdevumi un, teiksim tā, viņi sarunu uzdevumi. Gan mācību grāmatā ir tāda grupa ar uzdevumiem un arī atbilstoši uz interaktīvās tāfeles darba lapā šie uzdevumi ir veidoti. Bet te ir lieta tāda, ka nav viennozīmīga atbilde, tātad tāfeli jums neteiks priekšā, vai ir pareizi vai nav pareizi. Tie tā sauktie dzīves pieredzes uzdevumi, kad es, piemēram, šī krūzē varu ieliet vairāk par litru, ja tā krūze ir mazāka, tad es varu ieliet mazāk par 1 litru šķidrumu. Tātad te ir sarunu uzdevumi, kur bērni mācās runāt un pamatot savas domas. Tātad, kad tāfele nepalīdzēs, jo tas nav viennozīmīgas atbildes, gan arī praktiskajam, gan arī teorētiskajam uzdevumam. Nu, tātad dažādi uzdevumu veidi, kur var skaitļus ievilkt, un, kā redzat, te ir viena pūcīte, tātad te nav nepieciešams risināšanas ceļš, te ir tikai atbildes jāpārbauda, tāpēc visas atbildes parādās uzreiz. 100 kvadrāts, kurš ļoti daudz, kur ir izmantot, sākot jau šo te 100, kā jau minēju. Bērni ļoti labi zina izvietojumu, vismaz viņiem izstāst, kā tie skaitļi tur izvietoti. Tātad mums ir šis te spēles elements, kad es tātad atrodu atbilstoši šī gadījumā dārzeni un tātad vai nu zinu, kāds tur skaitlis man slēpjas zem atbilstošā dārzeņa, vai arī es apskatos, ja es tiešām esmu aizmirsis, kas tur ir, un lai es varu izmantot un strādāt ar piedāvātajiem piemēriem, lai tas tomēr nestrādātu galveno lomu. Un te ir tikai atbildes, jo darbību process jau viņiem šī brīdī ir ļoti labi pazīstams. Pulkstenis parādās tajā brīdī, kad mēs arī jau sākam runāt par skaitļiem, kas ir lielāki par 20, jo stundā galu galā ir 24, diennaktī 24 stundas, un visi uzdevumi, kur ir pulkstenis, viņi ir, teiksim tā, kustināmie uzdevumi, kad bērni paši tātad veido laiku, kas ir nepieciešams. Parasti tas laiks, kas ir dots, teiksim, viņš ir nekustināms, jā, tad izmainīt viņu nevar, viņš tāds ir, tātad mēs no viņa atbilstoši skaitām uz priekšu un atpakaļ. Un te ir ļoti svarīgi, tātad, lai laiks būtu pareizi noteikts, skaitīšana notiek vai nu pa 5 minūtēm, teiksim, lec rādītāji pa 5 minūtēm, ja tas ir svarīgi, tātad, jo grāmatā mēs arī atbilstoši mācām šo izpratni skaidīt pa 5, pa 10, pa 15, vai arī, ja tās ir stundas, nu tad tas rādītājs drusciņ ātrāk skrien, lai tās stundiņas arī nebūtu stundu jāgaida, kamēr viņš tur to savu pilno apgriezienu veids. Tāfele pasaka priekšā atkal uzdevumi, dabas zinības izmantotas, tātad dabas zinības ir ļoti pateicīgas matemātikas uzdevumu veidošanā, daudz tādu uzdevumu ir, daudz uzdevumu, kur mēs bez tā, ka pildam matemātiskas darbības, mēs arī atceramies, varbūt iepazīstamies, jā, un mācamies par tām lietām, kas mums tagad dabas zinībām atbilstoši šajā mācību nedēļā ir apskatīts. Laikam sadalīšanu uz pusēm. Tas tāds vairāk vai mazāk izpratnes lieta, sākotnēji 1. klasē, bet kā to procesu dala, kā uz pusēm katrai rociņai savu ņem un tad dala, sanāks uz pusēm vai kaut kas paliks pāri. Jā, tātad, principā, tepat nav šī brīdī svarīgs tas brīdis, kad mēs nosakām skaitu, jā, bet vai to vispār var izdarīt. Viens ir vesela dalīšana, tas ir
priekšmetiskā dalīšana skatot atsevišķi, vai arī tad, kad mēs veselumu sadalām uz pusēm, ka tas tā arī ir pusīti. Tātad atkal animācija nāk palīgā izpratnes veidošanai un arī uzdevuma pildīšanas šim te procesam. Teksta uzdevumi ir bilžu uzdevumi, tā vēl mēs viņus mēdzam saukt, ir sadalīti pa atsevišķām darbībām, lai pakāpeniski nonāktu pie rezultāta. Šie uzdevumi arī tīri pēc praktiskās pieredzes. Visādi ar viņiem bērniem iet, jā, bet ja ir strukturētais uzdevums, pakāpeniski mācam domāt pakāpeniski arī šeit, tātad šis te variants tiek tādā veidā piedāvāts. Var grūtības pakāpes paaugstināšanai, piemēram, šo te pirmo vispār nerēķināt, uzreiz rēķināt to, tā uzreiz ir cita grūtības pakāpes skolotājs. Vadās pēc tā ar kādiem bērniem, jā, tātad ar kādas viņam šīs te varbūt tajā brīdī matemātiskās prasmes ir attīstījušās, tātad kā to darīt pakāpeniski, vai uzreiz mēs mēģinām nonākt pie rezultāta tikai, teiksim, izmantot šo te pēdējo darbību. Ir grūtāki uzdevumi, kur tātad jau šīs te prasmes ir pakārtotas viena otrai, tātad darbību ir daudz, bet lai tomēr bērns nesajuktu, jā, 7, 8 gadi tomēr tā uzmanības sadalīšanā vēl prasa laiku, tad atkal ir paraugs, kur jāraksta, kur kas jāievelk, un atbilstoši tātad pēc dotā parauga bērns tātad šo uzdevumu arī veic. Tātad vai mēs varam arī visu rakstīt, varam ievilkt, bet tātad process, kur, ko un kā darīt, vienmēr pie vārdiņa paraugs ir atrodams. Sadzīviskie uzdevumi. Sadzīviskie uzdevumi man pašai ļoti patīk, jo viņus var ļoti labi parādīt, kā tas process notiek, no kurienes tad kas tad, kur ir un kāpēc. Jā, tātad, kā jau minēja Pūcīte, tas ir atrisinājums, bet mums tie kuģīši kustās viens otram pretī, tātad atbilstoši mācību grāmatā, tātad šis te tekstuālais apraksts ir dots, nobraucām 50 metrus, tad vēl 20 metrus, tātad atbilstoši sarkanais karodziņš, jeb sarkanās rūtiņas, un tad brauca kuģītis pretī. Tātad, lai varētu šos procesus pētīt atsevišķi, tātad tie kuģīši tur pa vidu nesatiekās, paliek tikai modelis, jā, kas tātad nogriežņa veidā ir šeit uzzīmēs. Bet te ir svarīgi tas procesa izpratne, kaut kas kustās. Un tātad vēl nedaudz, tātad beidzamais, ka mēs gribētu varbūt pievērst uzmanību, tie ir sadalīti atkal uzdevumi, bet nedaudz citādā veidā, kad ir ļoti daudz informācijas, bet mēs ar šo informāciju strādājam nevis tajā pašā lapā, bet ir šīs te saistītās darba lapas, kur tātad pamata informācija ir vienā bildē, teiksim tā, vienā darba lapā, un tātad risināšana ir jāveic citā darba lapā. Process ir zināms, process ir skaidrs, es kaut ko neatceros, es pie viņa atgriežos, apskatos, bet tātad mēģinu atcerēties, tas reizē ir arī atmiņas trenēšanas uzdevumi, kad mēs kaut kādu noteiktu lielumu tātad mēģinam atcerēties. Ja man neatsanās ar viņu atcerēties, es izrēķinu ar to, ko es atcerējos, varbūt, ka tur es kļūdījos. Tad te ir skolotāja prasmes strādāt, jā, kad ja ir paņemts nepareizs skaidrs, bet rezultāts ir iegūts pareizs, tad jau mēs varam runāt. Tātad atbilstoši par to, ko mēs paņēmām pareizi par nepareizi, bet darbība kā tāda ir veikta pareizi. Tātad atkal tas ir mācību procesā. Skolotājs ir tas, kas redz, ko skolēns dara, kā viņš dara, cik pareizi un tātad kam varbūt būtu jāpievērš uzmanība. Tie ir tātad visbiežāk izmantojamās metodes interaktīvajās darba lapās, kaut gan darba lapu ir ļoti daudz, skolēniem un skolotājiem patiks ar to strādāt. Te saka tā, kad dara, tad arī darīsies. Paldies! Tātad, lūdzu, izmantojiet un